Šodien es pagatavošu cūgaļas placenīšus ar kāpostiem. Man vajadzēs olas, cūgaļa, kviešu milti, sīpols, kāposti, rīsi, burkāni, gāļu un cipolu samāļ caur gaļmašīnu. To pašu dari ar kāpostiem. Tad sarīvē burkānus un pievieno plācenīšu masai. Es pievienošu 5 edamkarotes daļai varītu rīsu. Plācenīšu masai jāpievieno 3 olas. Tagad ir jāpievieno 3 edamkarotes skabā krējuma. Tad es uzkarsēšu pannu un ņemam nelielus mīklas gabaliņus, apvaļējām miltos un liekam pannā. Kamēr gatavojas plasmaizītes, pagatavošu mērci. Šim vajag tomātu sulu un skābo krējumu. Ir kārtīgi jāsamaisa. Kad kotlets gatavs, uzlej mērci virsū un uz mazā uguns pagaidi 15 minūtes.